ģimeņu dievkalpojumā lieldienās tiek sagaidīts, ka Kristus augšām celšanās vēsts tiktu pastāstīta tā, ka to varētu saprast arī bērns. Taču to var saprast tikai tas bērns, kura dzīvē ir radusies vajadzība pēc tā, lai krustā sišanai nebūtu pēdējais vārds. Dažiem šī vajadzība dzīvē rodas ļoti agri, bet dažiem tā arī nekad. Dažiem jau ļoti agri rodas vajadzība pēc tā, vai būtu kāda cerība, ka tiem, kas tevi izsmej, izzobo, pēc skolas sagaida vai iekaustītu, tiem nav taisnība un uzvara. Vajadzība pēc cerības, ka nav taisnība un uzvara tiem, kas tevi atstumj un izstumj, jo neesi pietiekami skaists, tievs, gudrs, bagāts vai sportisks, vai esi dīvains vai ar kādu trūkumu un nepilnību. Dažiem jau agri dzimst ilgas pēc šādas cerības, ka varbūt tomēr ir kāds, kurš tev var dot spēku, nepalikt tajā stūrī, vientulībā un izmisumā, kad tavs kāds ļoti personisks foto ir nosūtīts visai skolai par izsmieku, vai ielikts internetā, vai tava mīlestības vēstuli nolasīt priekšā klasei, vai tu tiec nosaukts par muļķi vai aitu visiem dzirdot. Vajadzība pēc cerības, ka tiem, kas to dara, nav visa vara debesīs un uz zemes, un ka ir kāds cits, kurš ir tavā pusē, kurš tevi attaisno un aizstāv, lai ko tu būtu darījis vai ievārījis. Kāds, kurš saka stingru un skaļu nē, tai varai, cilvēkiem un iemesliem, kas tevi tādā veidā piesit krustā. Lieldienu stāsts mums vēstīja par šādu cerību, jo ir stāsts par nāvi un augšām celšanos, par krustā sišanu un aizstāvēšanu. Tam nav nekāda sakara ar pavasari, jo, kad tavā dzīvē notiek kas tāds, tev ir pilnīgi vienalga, vai ir pavasaris, vasara vai ziema. Tam arī īsti nav nekāda sakara ar ovām, jo, kad tavā dzīvē notiek kas tāds, tad vienīgais, ko tu varētu darīt ar ovām, ir kādam ar to mest. Te maz arī palīdz mierinājums, ka Jēzus ir miris tavā vietā, jo tad, kad tavā dzīvē notiek kas tāds, tev pašam gribās mirt. Vienīgais, kas var palīdzēt, lai cik tas neparasti neizklausītos, ir lieldienas, lielās cerības svētki. Jā, dažos cilvēkos jau ļoti agri dzimst vajadzība, lai būtu lieldienas, pat bērniem. Cerība, ka ir kāds, kurš tev pasniedz roku, apkampj, nostājas tavā pusē pēc tam, kad esi krustā sists. Ka ir kāds, kurš vienkārši saka, viņiem nav taisnība, lai kas viņi būtu, lai cik augsti, cik ticīgi, cik gudri, cik spēcīgi, cik vareni, viss viens, viņiem nav taisnība. Un, kad tā notiek, ka tu varētu pēc tam turpināt dzīvot ar jēgu, prieku un iedvesmu. Tikai tam, kas ir krustā sists, dzimst vajadzība pēc lieldienām. Pēc tā, ka tas, kurš ir visstiprākais un lielākais, varenais un viss radītājs, iekāp pie tevis tavā bedrē, kurā esi iegrūsts un velk laukā. Par to ir lieldienu stāsts. Vai to var saprast arī bērni? Es domāju, ka jā. Un dažkārt tieši tas, ka mēs to viņiem spējam kaut kā nebūt, pastāstīt, ir labākais, ko viņiem vajag. Tad, kad esi krustā sists. Galvenais lieldienu atklājums ir Jēzus ir dzīvs. Viņam izpildīja nāves sodu, bet viņu pēc tam redzēja dzīvu. Kā teica apostols Pāvils, es esmu redzējis kungu. Un tas nozīmē, es esmu redzējis, ka ir augšām celšanās. Es esmu redzējis, ka uzvar nevis tie, kas apsmej, apsaukā, iekaust un mēdās, bet ka tam visam nav pēdējais vārds.
un ir kāds, kurš ar mums paliek, kad visas šīs šausmas ar mums notiek. Dzīvot augšām celtu dzīvi nozīmē ticēt, ka tu vari tikt dziedināts no visām tām šausmām. Un tas, ka nav tāda kapa, pie kura varētu atnākt un nolikt puķītes, ka nav tāda kapa, uz kura būtu rakstīts Jēzus, dusi saudi, nozīmē tikai vienu. Ka visa vara debesīs un uz zemes ir nevis tai slimībai, kurā, piemēram, mira mans bērns, vīrs vai sieva, nevis tai vardarbībai, kas man bija jāpiedzīvo, nevis tai katastrofai, kura piepieši ievauzās manā dzīvē, nevis tiem, kas apmeloja, apsūdzēja un notiesāja, bet Jēzum. Un tie nav tikai skaisti vārdi. Mēs nekad neesam redzējuši Jēzu, bet mēs neesam redzējuši arī viņa kapu. Bet mēs esam redzējuši daudzus cilvēkus, kuri ir augšām celšies. Daudzi ir augšām celšies no saviem kapiem, kuros dzīve tos iespundējusi un vēl priekšā aizvēlus akmeni. Daudzi ir augšām celšies un mums parādījušies. Mēs esam viņus satikuši, tik atceramies. Un viņi mums atgādina, ka nav tāda kapa, kurā mani kāds vai kādi varētu ielikt, uzvelt akmeni un virsū liekulīgi uzrakstīt dusi saudi. Par to vēstīja Lieldienas. Par iespēju dzīvot, kad citi ilgojas pēc tavas nāves, par iespēju smieties, kad citi priecājas par tavām bēdām, par iespēju redzēt, ka tā pasaule iznīkst, bet jauna pasaule pamazām dzimst. Jēzus pasaule, Dieva valstība. Taču līdz Lieldienām ir jāizaug. Un, ziniet, cilvēku dzīvē ir tādas robežas, līdz kurām tev vienmēr ir jāizaug. Piemēram, viena no tādām robežām ir mūsu katra piedzimšana. Nevarētu tā teikt, ka pirms piedzimšanas mēs būtu mazāk dzīvi nekā pēc. Taču mūsu dzīvē pēc piedzimšanas rodas pavisam citādākas iespējas. Pirms tam mēs jau arī esam, un tomēr ne līdz galam. Kaut arī, var to iztēloties, ka pa tiem 9 mēnešiem mēs pierodam, pielāgojamies tādai dzīvei tur šaurībā, tumsā, tomēr siltumā, ieskaut no visām pusēm. Mēs neesam vieni, ar mums kāds sarunājās, mēs tiekam pabaroti, caurmērā jau ir ok. Taču vienā brīdī sākas pārmaiņas, no kurām nevar izvairīties. Un notiek kaut kas mūsu prātam nesaprotams. Mēs piedzimstam. Vai arī iemācīšanās lasīt. Līdz vienam brīdim mazie ķeburi grāmatu lapās mums nenozīmē iti neko. Mums patīk bildes, un grāmatas bez bildēm mums šķiet pilnīgi liekas. Un tad kaut kas notiek tāds visai nesaprotams, ka mēs iemācāmies lasīt. Un piepešķi ir tā, it kā mūsos būtu ielikts jauns motors. Iepriekš nevajadzīgais, nesaprotamais, liekais kļūst par visinteresantāko un visaizraujošāko, un mēs sākam lasīt. Un paiet zināms laiks, kamēr mēs saprotam, ko gribam lasīt un ko negribam, kas mums jālasa un ko mēs varam nelasīt. Taču tas nav kaut kas, ko mēs varētu kādreiz aizmirst. Lasīt var tikai attīstīties. Lasīt ne tikai savā, bet arī kādā citā valodā. Manuprāt, ar augšām celšanos ir līdzīgi. Tā jau notiek, taču mēs vēl neesam pavisam augšām celti. Kāda mūsu daļa vēl ir vecajā pasaulē, bet kaut kas no mums jau jūt jauno pasauli. Mēs esam pa vidu. Mēs esam augšām cēlušies un tomēr ne līdz galam. Mēs tikai vēl aptveram, ko tas nozīmē un ko tas no mums prasa dzīvot augšām celtu dzīvi. Taču nedomājiet, ka mēs esam iesprūduši. Mēs neesam iesprūduši starp divām pasaulēm, kā Vinnijs Pūks trusīja šaus durvīs. Mūsu augšām celšanās ceļš vienkārši nav pārāk ātrs, jo tas aizņem visu mūsu mūžu.
Manuprāt, augšām celšanās ir tikpat normāla parādība kā piedzimšana. Taču tam, kas to piedzīvo, tas ir pilnīgs jaunums un brīnums. Jēzus augšām celās. Tas nenozīmē, ka viņam izaug 3 galvas vai 7 kājas. Viņš tikai augšām celās. Un tāpat kā piedzimšana, tā arī augšām celšanās iesāk pilnīgi jaunu un jauna satura un jaunas kvalitātes dzīvi. Un, ziniet, es padomāju, ka tas ir ļoti zīmīgi, ka gan pie piedzimšanas, gan pie augšām celšanās, gan Jēzum, gan mums, tomēr galvenās iesaistītās personas ir, kā to labi zinām, sievietes. Tas ir ļoti interesanti, ka tā ir gadījies. Kaut kā gadās tā, ka tur, kur ir runa par jaunas dzīvības un jaunas esības rašanos, sievietes iznes lielāko nastas daļu. Varbūt tikai tas mums rāda, cik ļoti līdzīgas ir piedzimšana un augšām celšanās. Jā, tās ir viņas, kas pirmās sastop jauno dzīvi un jauno esību. Šajos cilvēka lielajos pārvērtību brīžos tieši viņas ir tās, kas iznes šo pārvērtību sāpīgāko medaļas pusi. Man šķiet, ka tieši tāpēc Marka evaņģēlija Lieldienas stāstā ir tik daudz šaubu, baiļu, satriektības. Marks neko nestāsta par lielo prieku, jo tur un tad, kur rodas jauna dzīve un jauna esība, bieži ir tumšs, daudz šaubu, neziņas, arī baiļu, jo nevar jau zināt, kā tad pārējie, kā šī pasaule to jauno nepazīstamo uzņems. Un ja mēs vēl atceramies, ka tieši kāda sieviete bija tā, kura vienīgā bija aptvērusi Jēzus vārdus, kurus viņš stāstīja saviem mācekļiem ceļā uz Jeruzalemi, un Betānijā sveitīja Jēzu viņam priekšā stāvošajam ceļam, kā Jēzus pats teica, sveitīja viņa miesu apglabāšanai, un izlēja uz viņu veselu trauciņu dārgas un smaržīgas eļļas. Šī sieviete iepratī Jūdam, kurš to, ar ko vajadzēja sveitīt Jēzu, vēlējās vienkārši pārdot. Un nav nekas sliktāks, kā censties pārdot to, kam jānes svētība. Viņa bija pati pirmā, kura sadzirdēja Jēzu, noticēja Jēzum, uzticējās Jēzus ceļam un bija gatava tam sekot. Pirmā kristiete tieši viņa, nevis kāds no 12, kura ticēja Jēzus ceļam vēl pirms atklājās, ka kaps ir tukšs. Viņa bija tā dzirkstošā cerība, un tieši tāpēc, kā teica Jēzus, kur vien evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, tur arī stāstīs, ko šī sieviete ir darījusi viņai par piemiņu. Es domāju, ka mēs to mazliet esam palaiduši garām un tikpat kā nekad par viņu neatceramies. Man par to nav kāda gatava un liela secinājuma. Mēs varam to tikai paturēt pārdomās. Un varbūt kādreiz kaut ko izdomāt, varbūt to, ka Dievs tieši tiem, kuru balsis vismazāk kāds grib dzirdēt un tajās ieklausīties, varbūt Dievs tieši tiem dod vislielāko balsi un līdzdaļu pie tā, kādu pasauli viņš veido un kādu cilvēku viņš rada, toreiz un tagad. Un varbūt, ka tieši caur visvājākajām balsīm šajā pasaulē piedzimst jaunais. Jo tur, kur balsis ir stipras, pārliecinātas un zina, ko grib, tā kā pie Poncija Pilāta pils, kad visi stiprā balsī kliedza sit viņu krustā, tur kāds var tikai mirt. Taču vienā brīdī visas bailes, šaubas un neziņa, par ko lasām Marka evaņģēlijā, atkāpjas, jo to visu nomaina liels prieks. Un arī tas ir pats galvenais, kas vieno piedzimšanu un augšām celšanos. Tas ir liels prieks. Un tas nav tikai par to prieks, ka, paldies Dievam, viss atkal ir kā agrāk, Jēzus dzīvs un es tam līdzi. Nē, kad kāds piedzimst, nekas vairs nav tā kā agrāk. Un tieši tāpat arī ar augšām celšanos. Tas prieks ir tieši par to, ka nekas vairs nav tā kā agrāk. Jo agrāk
Vienīgā pasaule, kuru mēs pazinām, bija tāda, kurā nāvei, naidam, naudai, iebaidīšanai, notiesāšanai, tam visam bija pēdējais vārds. Tā bija pasaule, kurā tevi varēja nogalināt, iebiedēt, pārdot, nodot, un ar to viss bija galā. Bet nu bija dzimis kas jauns. Tādas pasaules iespēja, kurā nāvei nav galavārds, naidam nav galavārds, naudai nav galavārds, iebaidīšanai nav galavārds, notiesāšanai nav galavārds, nodevībai un kļūdām nav galavārds. Jā, tas viss bija uzvelts Jēzum kā akmens, kas viņa kapu padarīja par vietu, no kura ceļa tālāk nav. Un tomēr šis akmens, kā dzirdējām, ļoti liels akmens, ir novelts. Nav vairs nekas tāds, kas varētu mūs ielikt vietā, no kuras tālāk ceļa nav. Ja nebūtu nekādu cerību šādu pasauli, tad kam ir vajadzīgs augšām celties? Tad jau labāk mirt. Bet Lieldienas mums šādu cerību dod. Tāpēc tie ir lielās cerības svētki. Tas nav stāsts, ka mēs pēc nāves tomēr kaut kā nebūtu dzīvosim. Tas nav stāsts par kādu, kurš nomira gultā aiz vecumu un augšām cēlās. Tas ir stāsts par vienu, kuru cilvēki piesita krustā, bet Dievs pamodināja. Tas ir stāsts par to, ka uzvara ir rezervēta Jēzus ceļam. Jēzu uzmodināja Dievs. Jēzu aizstāvēja Dievs. Jēzu attaisnoja Dievs. Toreiz un tur. Bet vai ir kāds, kuru varu celties aizstāvēt es? Vai ir kāds vai kādi, kurus krustā sistos no kapa gribu pamodināt es? Vai ir kādi apsūdzētie un notiesātie, kurus attaisnot paceltu balsi arī es? Vai ir kādi, kuros jaunu spēku un dzīvību vēlētos iedvest arī es? Ja ir, tad augšām celtais arī man ir parādījies. Āmen.